Nē, mēs gribam kaut ko priecīgāku. Nu, mīļie cilvēki! Varbūt uzdziedam kopā. Mēs jums varam jautrībai piedāvāt mūsu kompanjonu. Vai jūs to vēlaties? Jā, kas ir kompanjons? Nu, mēs atskatīsimies, vai izdosies to cilvēki! Nu, runājiet taču kaut ko! Ko esmu? Kas jums interesē? Kad tas smīties? Nu kā? Nu, bet tas skaisti ārprāts. Labdien, 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 cik jūs skaisti. Bet jūs esat tik skaisti, tik jauki. Tā pagad vēl nedaudz. Papunčās gaidīt. Tā, tad vēlreiz ziņa no viņa puses ir vienkārši jūs visi burbuļīgi, skaisti, garšīgi, interesanti, abrīnojami, sirsnīgi, mīlestības pilni un tik skaisti. Jums ir sveicieni. Sauciet viņu par Ralfs. Viņš jums nodod puķītes. Tātad, dodoties izskaņai, virzoties izskaņai. Mēs pārtrauksim nedaudz ātrāk. Kāds dreblis no tā čaļu. Kas Rauls bija atnācis? Pagaidi, kas tā var? Es nevarēju, vajadzēju žoklis. Vai, ka var atlaidīsies. Rauls viņš neiet. Pagaidi, tremuļi vēl bišķi. Tur tāda enerģija bija. Tu arī burbuļīgs paldies. Pagaidi, pagaidi. Es nezinu, kā es Stīvs vai tik patīk. Alfiņš. Tik burbuļīgs. Nē, es došu mājās, vēl braukšu pa pedāli došu. Pa bremzēm vēl. Labi, lai viņš stāv, man kā netraucē. Tur varēja sprākt vēl vaļā. Vasaras riktīgi sit ārā. Tik skaisti. Es tikai zinu, sunītis priecājos ārā, cik viss skaisti. Un tur
tur bija tā kā aura, tā kā burbulis, un tam ir tik skaisti. Tur vienam bija zaļi gan kaut kur tajā pusē zaļi, gan tur tāda, un tur stūrī tādi sadrūmuši, sapīguši nedaudz. O, viņi tik skaisti, un kā viņi tik skaisti domā, un tur tas, un tur šies, un visi tik skaisti. Bet tas sajūsma tik liela nāk zāra, ka tur sāk runāt, un šies, runā vēl jau. Viņam vēl ir skaņa. Skaņa, jā. Nē, tas Enrico jau tāds pats ir, bet viņš tā kā kaut kā salāgojas, lai to sarunu veidot. Es krampīju vienkārši. Bet man jau tā kā krampīju. Bet šito varēja just uzreiz, ka viņš ienāca pilnīgi. Parasti ir tā, tas Enrico tur viņš iekustina to telpu, tur viņš kāds joks izmet paspīd, un viņiem ļoti svarīgi, lai telpā ir humors visu laiku. Un tagad ir humors, tad enerģija ļauj vēl bliest vairāk. Zinies, Enrico pats ir uzbliež vairāk enerģijas, stiprākas. Bet tur tas vienkārši tas Daila laikam prasīja kaut ko smieklīgi, kaut ko jautru, un tur tāds bars ar čokiem parādās. Tā kā viņi tā visi, kas viņi tur ir, un tad tad tā kā, ok, labi, vienu iedosim, un ķipā, tad es tā Enrico draudzini pierabījās vienkārši, es nevaru izstāstīt, tas bija tāda sajūta, uzreiz pārtrūka vienkārši, tas ķermenis nepavilka to visu. Mēs zināsim, ka Ralfiņš jāpēc. Bija nevis, Ralfs bija manā interpretācijā, bija R-O, tas bija fulls kaut kas tamēdzīgs. Kad Ralfs vienkāršāk paliek, tur bija R-O, un tur bija laikam L-Roll, tas bija, bet nevar saprast, tur tā kā izmeklēs F vai daudz, tur šis vārds parādījās vienkārši. Bet tik patīkams vai kājām ir. Bet pa to vidu tur atkal pieslēdzās kāds cits. Jā, tur bija, tas bija Tas bija interesanti. tā kā, es nevaru kādā pasaka, varētu teikt tā kā tā lielā mīlestībā, to, nezinu, dzirdot to cilvēku tās skumjas, tās bēdas, viņš tā kā to visu cilvēks grib tā kā savā patvērumā un tā kā ņemt augšā, un tas visu, ko cilvēki pieredz, tas visu, kā cilvēki pieredz ar tām pārmaiņām, par ko viņi aizdomājas, kaut kas līdzīgi, ko jūs tur stāstījāt, kaut ko jūs tur prasījāt, ka ar tām pārmaiņām, ar tām pieredzēm, tas ir vienkārši tie atspulki, ka tā apziņa, tā viss mīlošā tā apziņa, tas viss, nezinu, kā pasaka, tāds svētīgums, tas ļoti liels gādīgums un tāda mīlestība, viņi tā kā, tam cilvēkiem nezinu, paņem tos cilvēkus vienkārši tā kā augšāk pie sevis, ņem tā kā augšāk pie sevis, un tad cilvēki iet cauri tādām, tas varbūt tā fiziski, ja piemēram skatās no viņa puses, tad tā individuālā fiziskā pasaule, ko cilvēki pieredz, ir tāds burbulis savu riņķī, un tur jūs visu redziet, tā kā māju, jūs braukt pa to burbuli miljoniem kilometrus priekš uz atpakaļ, bet jūs, protams, esat tajā burbulī. Un, kad apziņa nāk virsū, tas burbulis sāk savādāk uzvesties, un tad tā dzīve jūs skaties, kaut kas mainās, kamēr viņi visi izgaismojās, viņi paliek tajā apziņas formā kaut kādā, kaut kas tāds tur bija, bet tur bija tā, ka, tā kā bez mazai visu to zemeslodi, visu to cilvēku, ciešanas, grūtības, tā kā bez mazai ir sadzirdēts, kaut kas tamēdzīgs, un kad ir tā kā, neapšaubām tas viss tiks tagad, celts gaismā, es nezinu, kā to pasaka, te man vārdi, bet katram vairāk, varbūt tas process kaut ko izskaidroja, katram kaut kas vairāk, tur kaut kas pielicis, sajūt kaut ko vairāk, un tad tas ir arī tas vairāk, vienkārši tagad es atstāstu savos vārdos, un tad, kad bija tas čelnings, ko es atceros, bija tā, kad bija Nāk emocija, viņi uzreiz apturās, jo viņi nāk, netulkojās, un tad bija tā kā klusums liels, un tā kā to pateikt, un tad tur piemeklē, un tad tie bija tikai, vārdi, kurus es zinu, vārdi, kas man ir, un tad, kad viņi tik pateikti, bija tā bāc uzreiz iekšā sajūta, tas nav tas ir tikai vārdos, un tā kā ar sajūtām tas jāsajūt vairāk, man nomierinājums.